Uzvaras pret Spartaku 1-0. Jauns treneris varbūt no sākuma pastāst par to, kāda ir iespēja par treneru. Iespēja ir tāda, ka vispirms kādi jau no spēlētājiem ar viņu jau spēlē, tā kā spēlētāji, tāpēc mēs jau viņu pazīstam. Protams, viņš ir izcils futbolists, tāpēc tas mums dod tā kā papildus motivāciju, lai spēlētu tā kā viņš spēlē. Viņš uzreiz mums paskaidroja, ka viņš grib, lai mēs būtu īstie profesionāļi. Uzreiz pateica, ko drīkst, ko nedrīkst. Mēs visi to saprotam un mums ir jauns tā kā mērķis sezonu, iet augstāk, un viņš teica, ka mēs darīsim visu. Uzreiz pat pirmajā treniņā, ko mēs vakar trenējamies, uzreiz to varēja just, un arī pirms spēlēs, kā viņš noskaņoja, tā kā viss mainās uz labo pusi. Kādu futbolu grib spēlēt? Viņš grib spēlēt noteikti ļoti precīzi aizsardzība, turēt bumbu, neizdomāt neko jaunu un baigi bīstamu, bet arī neaizmirst par uzbrukumiem. Un varbūt, kā jūs redzēt, mēs spēlējam bišķiņ savādāk, uzreiz tā taktika mainījās. Viņš grib dot vairāk brīvības aizsargiem, lai viņi strādā arī uzbrukumu. Bet šodien kopumā arī laikam var teikt, ka ļoti disciplinēti, nekādas tādas nervozitātes nemanīja. Jā, viņš arī to prasīja pirmajā spēlē galvenokārt, lai būtu viss kārtībā. Nevis kaut kur skriet un kaut ko mēģināt jaunu izdomāt. Pats par sevi pastāst, kas bija sezonas sākumā, kāpēc nespēlēja? Sezonas sākumā man bišķiņ bija problēmas ar veselību. Tas ir tā kā no 3 gadu vecas slimības man, bet tagad es gāju pie ārstiem, izārstējos, viss kārtībā, varu spēlēt pat 120 minūtes, tā kā viss ir kārtībā. Viss ir normāli. Paldies! Paldies! What else?